Ir kārtējā mazpilsētas stāstnīca, un šodien pie mums viesojās, teikšu īsts meistars, Igurds Baņķis. Labdien, paldies par aplausiem. Man ir prieks redzēt tieši Daļodzimu pārstāvus, jo arī ekskursijā pārsvarā brauc sievietes. Vīriešiem jau man arī būtu ko daudz stāstīt. Bet, tomēr es pie tās mīlestības ir tuvāk ar sievietēm. Ļoti jauki. Igurd, kā klājās? Kā šodien gāja? Es domāju, ka labi. Es gatavojos mazliet, bet īpaši satraukts es neesmu. Es jau, tā arī nav eksāmens. Es arī tā neko neprasīšu. Jā. Un Igurda varbūt klātesošie vēl nezin, bet šogad Igurdam aprit apaļa jubileja. Varbūt pastāstiet par laiku, kad piedzimāt, kur piedzimāt, jo esat tomēr dzimis šajā pusē. Es esmu dzimis 1953. gadā, 16. aprīlī. Es esmu dzimis strādnieku ģimenē. Un es arī audzis starp divām sievietēm, tā ir mana mamma un mana vecā māte. Un es no viņiem baudīju ļoti lielu patiesu mīlestību, nevis tikai tādā veidā, kā apglājumot vai kaut ko tam līdzīgi, bet tāds atstāts tādas lietas, ja, kas darbojas vēl jau šobrīd. Tā ir mīlestība arī man pret bērniem, pret jauniešiem. Tēvs man bija, neteiks, ka stingrs, un tad es varu tā salīdzināt tēvu un mammu, kā arī Bilžābets, ko uzrakstīja pirmais Bilžābets uzrakstīja, tas ir mācītājs, jau piemirs drusku, un viņam pirmā vāka pusītē bija rakstīts tā: to, ko māte mīļi dara, to tēvs dēļ darbiem nedara un nevar. Un tēvs man bija vairāk tāds stingrā roka, kad vajadzēja tā visu nolīmeņoja. Bet ar mammu bija vienmēr tā, ka varēja izlīgt visu, kas vajadzēja, izlīgt. Un vecā mamma man bija īpaši, kas man ucināja un kas man, var teikt, visā mūžā devis tādu, kā saka, avans. Viņi ticēja man, viņi zina, kad es ir kaut kas īpašs, jo mazbērni ir ļoti daudz, un es biju vistuvākais, vismīļākais, un es arī pie viņas piedzīvoju vienu laiku, un tā mēs arī sadzīvoju. Un tā rūpība bija tā, kad, ja es gāju uz bērndārs, tā man vienmēr bija līdzi spalviņa, ko es liku pie deguna. Un tas bija vienmēr, jo citādāk es neguļot, un citādāk es ir nervos, un tā arī tāda viena liela laba pazīme. Un man vēl jau šobrīd sauc kaut vai 70 gadi jau ir, drīz būs pilni, vēl sauc pa Igurdiņu. Es esmu Igurdiņš, un man arī vārdu Igurds iedeva vecā mamma, cik es tā noprotu, jo mamma neteica, ka viņa tieši to ir sameklējis, bet to iedeva vecā mamma. Es esmu Igurdiņš. Un, kad es aizbraucu pie rokeriem, mēs arī tur iedzeram šnabi un vai kaut ko tam līdzīgi. Nāc Igurdiņš, ierausim vēl vienu graķīti vai kaut ko. Es ir Igurdiņš, vēl joprojām esmu Igurdiņš. Vienā no avīžu rakstiem es lasīju, ka jūs esat dzimis tomēr amatnieku dzimtā. Ka jūs neesat pats pirmais no amatniekiem, bet arī jums senči un radi ir bijušie. Man abi vecētēvi ir amatnieki, bet ne tāda liela burta, bet tas nozīmē, laukos, kas viss vajadzēja darīt, un laukdarbos, tas arī, to viņi arī darīja. Un mana vecā māte, kas man iedeva vārdu Igurds, tie ir no Baņķiem, viņi saka tā: vecais tēvs man uztaisīja tādu grābekli, tik viegli, ka es nespēju neiemīlēties viņā. Tas ir tas augstākais, ko var sasniegt ar mīlestību, un kāpēc mīlestība arī izturās tā, kā vajag un tā tālāk.
Jā, paldies. Tad tālāk jūs, kur jūs sākāt skolas gaitas? Skolas gaitas sāk Popervālē. Sākums bija skaists un interesants, bet kad man mācīja lasīt, tad es vēl līdz šodienai nav iemācījies lasīt. Es nelasu, es nemāku lasīt. Ja jūs gribat kā pareizi lasīt, tad jāiet uz baznīcu. Mācītājs novedīs līdz galam, līdz tur, kur viņam jānoved, bet es, kad lasu, man arī latviešu valodā, kā saka, sacerējumā bija melnā un sarkanā jūra. Un ja es nezinu, kur ko mats likt un kur punktus likt, tad es arī nevaru pareizi lasīt. Es lasu vienā laidā, un to var arī nesaprast. Un es vienā laidā arī rakstu. Ja es kādu domu piefiksēju un dodu sievai izlasīt, viņi nesaprot, kas tur uzrakstīts, kur tev tā doma, un ka es pārlasu, es arī nevaru izlasīt. Kāpēc? Domas skrien ātrāk nekā pierakstīšana, un tas vairāk nedarbojas. Un tāpēc es arī neko nerakstu, neko tā nepiefiksēju, piefiksēju tikai domu tā īsumā, un tāpēc man arī kāds kladīt līdzi, kur kaut kas ir tāds. Tā es to bieži vien pārlasu, un ja es kaut kur braucu, tad es arī kaut ko izmetu. Tā visu. Tad ir tāda neliela dienas grāmatiņa. Bet matemātika man patika. Aha. Matemātika man patīk, man bija skolotājs Višs, kurš mācīja pareizi matemātiku. Un ko tas nozīmē? Mums nebija lelītēm jāskaita, bet mums bija 10 mazi kociņi jāsatiņ vienā rullītī, tad vēl 10 jāsagriež, vēl 10, un ar to mums notiek. Un caur darbību man notiek mācīšana. Es citādāk nekā līdz šim brīdim, ko es ir darījis, es ir darījis, tad es iegūstu zināšanas, tad es vien brīdi iegūstu saprašanu, un tagad es arī gribu kaut ko radīt. Kā es audzu. Jā, un šī Popervāles 8-gadīgā skola vai tā ēka vēl joprojām eksistē, vai tur ir? Viņa eksistē, un tur visu atceros, un viss tas arī, bet tas ir nolaists, un tas ir pārdošanā laikam, un tur ir dzīvokļi, un tur viss tā sistēma izaugt, kas tur ir bijis, un tur ir drūms skats, un tā tālāk. Tas ir tas stāsts. Es arī beidzu Popervāles 8-gadīgo, un arī beidzu Valdemarpils vidusskolu. Valdemarpils vidusskolu es īpaši negribēju iet, bet mamma man pierakstīja, un es, kad atbraucu no mammas māsas vasaras brīvlaika, tas bija ļoti vēl, es atbraucu 28. augustā, lai manīm nekas nenotikt. Mamma teica, tu esi pierakstīts Valdemarpils vidusskolā, tev būs jāiet vidusskolā, un tā es arī aizgāju uz vidusskolu, bet vidusskolā bija viens nosacījums. Lūdzu, man nečakarējiet smadzenes, neuztraucaties, kaut kā jau es viņu beigšu, un par to jums nebūtu jāuztraucas. Ar tādu vienošanos es arī tur aizgāju. Arī viņu beidz, bet vairāk beidz sportojot, jo sportistiem jau daudz īpaši nekas nav jāmācās. Tie pastaigā skolotājiem zem rokas un visu to izdara. Un atkal man ļoti uzticējās, un man kaut kā citādāk ievēroja, tā bija skolotājs Staprāna, kur bija visstingrāk kā latviešu valodas skolotāji. Visiem viņi bija nejauki, man viņi bija jauka. Mēs vienmēr staigāja zem rokas, un tad viņi vienmēr saka, jā, Igor, tev ar to mīlestību, un tāpēc jau tu arī tev tā mācības tā nevar, bet tu redzi, tu visu tagad zini, un visu var pastāstīt. To, ko es zinu, to jau es visu varu atstāstīt. Tik traki jau nav, bet lai es tur lasītu un analizētu, tas no maniem nebija. Jā, bet toties, jūs jau arī pabeidzāt šo vidusskolu, bet pēc tam jūs pēc tam arī armijā gājāt laikam, un tad mācījāties tad, kad es pabeidzu vidusskolu, man bija jau noformējies tāda lieta, ka es gribēju būt, kā teikt, iet arī Fizkultūras institūtu un būt arī, kā saka, vieglatlētikas treneris. Tāda bija doma, bet kārtojot eksāmenu, man nepaveicās ķīmijā. Līdz ar to es tik, nepieņemts. Visu to skriešanas un visu to es noliku, arī fiziku noliku, bet ķīmijā es izkritu, un līdz ar to viņš teica, nāk ir nākošā gada. Es teicu, nākošā gada man nebūs, jo man ir jāiet armijā. Un tā es atkal aizgāju Krievu armijā un nodienēju 2 gadus. Un nodienēju tādā veidā,
un tas arī tāds liels stāsts. Krievu valodu īpaši nezināju, tāpat tas trīnieks jau man bija tajā krievu valodā, tur iemācījies krievu valodu, un bija jūras aviācijā, un vienkārši lauku puika, kurš arī īpaši izkrita fizikā, ne fizikā, bet ķīmijā, un vēl. Es nokārtoju eksāmenus uz radistu, lidoju pa gaisu šeit, tepat tās Latvijā, un arī Kaļiņgradā, un arī Igaunijā. Nu, un man nevienas mācības īpaši nevajadzēja. Viss tika nokārtots, un kopā ar lieliem, kā teikt, pilotu un ar šturmanu, un astgalā sēd arī Igurts un lido pa gaisu. Redzat, daudz ko var panākt arī pa citādāk. Darbībā, saprašanā un tā tālāk. Tas ir tas stāsts. Nu, lūk, un tā es arī viens lēnām augu. Es neesmu ne komjaunietis bijis, nekur es nav piedalījies. Aicināts es esmu, komunistos es arī aicināts, bet es vienmēr sacīju tā, tur iet visi tie labākie, es nav tas labais. Un līdz ar to tā kā es biju kluss un mierīgs, un no manis nezināja, kas no es esmu, man arī lika mierā. Līdz ar to man neviens neko nekustināja. Es varēju augt. Es varēju augt vienkārši lietas un tā tālāk. Nu, lūk, tas ir tas, ko es arī piedzīvoju. Un ko darījāt pēc šī dienesta? Pēc dienesta es atnācu, sāku strādāt, 2 gadus nostādāju būvniecībā. Nu, un tad tomēr vilku uz to mākslu, vilku uz zīmēšanām, gribēju iemācīties zīmēt. Nu, un sāk doma par Lietišo mākslas skolu, kurā amatniecība arī gāja kopā. Un pirmais brauciens jau bija uz Liepāju, tur nokavējis biju, braucu uz Rīgu, arī nokavējis. 3. gadā atkal braucu uz Liepāju, bet tā kā nokavējis bija tikai 1 diena, ieraudzīja man skolas direktors Rubīns. Viņš paskatījās uz mani, mums šitādu puiši vajag, ej zīmēt, ja tu uzzīmēs un to visu praktisko, kas ir vajadzīgs, kompozīcijas un visu nokārtos, tad tu skaiti, ka tu esi iekšā. Viņš pieņēma vēsturi, kura vēstures eksāmenā viņš man arī, viņš tā paskatījās, tu jau neko no vēsturi arī neko nezini, bet iekšā es tev laidīšu. Nu, un tā es pabeidzu Liepājas Lietišo kā izcilnieks. Un vēl joprojām es ir kā izcilnieks Liepājas Lietišā mākslas skolā, kur es ir apbalvots. Un ja ir kaut kāda pasākuma, tad es tiek aicināts un ar maniem lepojās arī Liepāja. Un kurā mirklī tad mainījās šī vēlme kļūt par dzīvi saistīt ar sportu, bet te jau aiziet uz mākslu? Vēl mainījās pavisam vienkārši, es gribēju tikt pie bērniem un ja māk zīmēt un var pasniegt to un ar amatniecību, tad es jebkurā gadījumā tikšu pie bērniem, kas man vistuvākais ir un kurus es gribu arī nevis mācīt, bet būt ar viņiem kopā. Es ar viņiem gribēju kopā būt, mācīties. Tur ir enerģija, tur ir saprašana, tur ir viss tas, kas, ko dzīvē vajadzīgs, tur visu var atrast. Jā, un tā tad arī 2 gadus vēlāk jūs ieguvāt meistara diplomu. Pareizi, ja? Bet kā notika šis process? Ceļš ir garāks. Pēc Liepājas Lietišās mākslas skolas strādāju Lubezerē, suvenīrus gatavoju, būvniecībā tur pastrādāju vēl. Tad gribēju drusku atpūsties, iegāju mežā, nokārtoju meža, kā teikt, iecirkņi diplomu, bet ar diplomu es nenostrādāju nevienu gadu. Saņēmu diplomu 28. maijā, un 1. jūnija es jau aizgāju uz Valdemaru pils vidusskolu, kā pasniedzējs. Skolotājs Šrēders gāja prom, es braucu pēc sievas pakaļ, viņam bija tāds nosacījums, mēs tev laidīs vaļā tad, kad tu atradīsi sev turpinātāju, nu, un es tā piekrītu arī Valdemaru pils vidusskolā. Nu, lūk, tas ir tas stāsts. Nu, kā iecirkņu priekšnieks, tad es gribēju mežā būt un dzīvot mežā, tas ir Lūrmaņos, ļoti skaista vieta, bet
Tā es arī pārgāju uz kā saku, bet nostrādāju 5 gadus arī kā mežsargs, kā ražošanas meistars un tā. Nu, un tad tikai 87. gadā es gāju uz skolu. Tā, 87. jā. Tātad pirmā darba vieta, kā jau jūs teicāt, tad ir šis Lubezerē. Lubezere, jā. Lubezere ir pirmā darba vieta, un tās ir vasara brīvlaiks, kas arī bija ieskaitīts un tā tālāk. Man darbs stājuši arī 45 gadi jau ir, un tā kā tas viss iet. Un ko jūs tieši tur kādus suvenīrus taisījāt, priekš kā tas bija paredzēts? Tas ir kolhos un sovhos, brauc ciemos pie viena pie otra, un tad vajadzēja arī kaut ko vest līdzi, un tad es taisīju gan kaut kādas tādas lietiņas, un man bija tāds, ka katru mēnesi bija jānodod zinām darbu daudzums, lai es arī to algu nopelnītu, un tādā veidā es arī tur strādāju. Bet, tas arī, ja visu laiku tā gatavo un katru reizi kaut kas jauns jāiedod, zūd, idejas, netiek vairāk līdz, tad sāk apnikt, tad tā lieta atkal vienu un to pašu, kaut ko meklēt un tā tālāk, un tad sākās maiņas, un tas maiņas tā man parasti ik pa 5 gadiem kaut kas mainījās. Labi, un tā, ko tad tālāk? Tad jau nāca Latvijā šie pārmaiņu gadi, un tad jūs sākāt saimniekot Kauliņos 89. gadā? Jā, 89. gadā aizgāju uz Kauliņiem, Talsos cēla māju, bet 89. gadā pārtrauc celšana, māju celšana, jo tur turpina kompanjonus tālāk, jo man bija jāsāk guldīt savā mājā iekšā, un līdz ar to Tals māju pārdevām un tā tālāk, bet turpina kā Kauliņos. Bet kā jūs izvēlējāties tieši Kauliņus, jo jūs jau esat dzimis robežniekos turpat Lubezerē? Jā, robežniekos esmu dzimis, bet Lubezerē es strādājis, un tur visi mani senči nākuši un kalpojuši ir un tā tālāk. Bet uz turienes es aizgāju, tāpēc, ka es meklēju vietu, kur dzīvot. Man neiznāca dzīvošana mežā, tas ir Lūrmaņos. Tur es gribēju tā kā iekārtot to vietu un rādīt cilvēkiem, tā doma jau bija, bet tur man neiznāca, un tad es braucu tā pa visurienes kaut kur skatīties, bet mūsu radniece arī Krauze Milda, tai piederēja Kauliņi, tā ir manai vecāmātei Krauze, mana vecāmāte Krauze, un tas ir manas vecāmātes tēva, brāļa, bērni. Tie ir 9 puiši, Krauzes, arī Krauze Ivars, arī Krauze, tur ļoti daudz 9 viņi. Tie ir mani radi, Krauzes ir mani radi, un līdz ar to es tikai uzzināju, tad, kad es izpētīju savu dzimtu. Kad es izpētīju savu dzimtu, tad es uzzināju, kas tie tādi ir un kas ir pa Krauzēm, jo tante, no ko es nopirku, viņa man izvēlējās tajā mājā būt, jo viņa bija noteicēja, viņa varēja pārdot jebkuram, bet viņa tieši man, jo viņa saka, mēs esam radi tikai nezinu kādā veidā, jo vecīts jau bija miris un viņa nebija kam paprasīt, un līdz ar to viņa zina, radi ir, bet kādā veidā mēs esam, to nezinājām. Atcerieties, kā bija sākumā, kad jūs tur ieradāties kā jau saimnieks, kā izskatījās? Vai bija nedaudz nolaist, kā jau vecs cilvēks? Nē, viņai bija viss ļoti kārtīgi, viņai nekas īpaši liekas nebija, un viņa vēl pie mums piedzīvoja 4 gadus tādu nosacījumu, ka viņa dzīvo, un viņa bija zolīda. Viņa neko neliedz, viņai nekas nebija žēli, kaut gan tur bija daudz ābeles vai ko. Ja traucē, ņemat visu, darbojaties, un viņi vienmēr priecājas, kā man tik ātri viss iznāk. Te vienā brīdī ir tā, un vakarā skatās, jo viss ir savādāk. Lūk, tas viņai arī tā patika, un tā mēs labi arī sadzīvojam, un tā. Ļoti jauki. Tiešām atbalsts bija arī viņas jūtams. Tur nebija, un man meita sadraudzējās, un tad viņi vienmēr gaidīja meitu no skolas, un tad divi tāds pļāps, mazais un vecāks, tad pie mājas gala sagaida, un tad izrunājās, kā tad ir gājis, un tā. Un tas tā patīk. Jā.
un sākot tur dzīvot Kauliņos, mēs zinām jau šodien, kas tur ir bānītis un vēl dažādas lietas, tur skaistas attaisīts vieta ir pasakaini. Bet kā bija pirmā doma? Tā mierīgi tur dzīvot vai tomēr taisīt priekš cilvēkiem kaut ko? Uz to nekāda tāda doma nekad nav bijusi, tāda īpašā. Bet īpašā doma bija to, ko es sāku darīt Valdemarpils vidusskolā. Tas ir ar bērniem, ka Bicāns un Štālkungs teica tā, tagad ir atbrīvotā Latvija, jāgatavo bērni tādā veidā, lai varētu sataisīt izkapš kāds un grābekļi kāds, un mēs celsim jaunu Latviju, un puišiem jābūt ir saprotošiem. Un tā, ka es jau to amatniecību zināju no Liepājas, to es uzreiz sapratu. Es arī tiku pie mācību daļu stūris, sakārtoju daudz maz kā vajadzēja stundas. Tas bija katrā nedēļā bija 4 stundas zīmēšana, 6 stundas darbmācība. Un tad mēs tā kā sadalījās. Vidusskolas klases bija 2 daļās: parastā vidusskola, kas gāja uz augstskolu, un arī vidusskolas klases, kuras bija, darbmāči. No tā brīža mēs ļoti labi tur startējām un darbojamies un olimpiādēs un viss tam līdzīgi. Bet tur bija viens bet. Un tas bet bija tāds, ko es pēc tam vēlāk sapratu. Skolā jau nekā nav. Viss ir mana iniciatīva, viss uz manu darbnīcu, viss uz Kauliņiem, jo tur man sākās savu darbnīciņu uzveidojas šķūnī. Un tajā reizē iznāca tā, biznesā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka man skolā maksā, un bērni, ko uzstājas, to es realizē. Un tas ir biznesā. Tā sabiedriskās lietas nevar iet, tā nekad nenotiks, un to kādreiz izjauks. Un tā izjaukšana arī tādā veidā iznāca, ka man bija jāšķirās no to skolu un jāiet prom, bet tur arī notika tas stāsts, jo tur es aizgāju, ko daudz nesapratu, kāpēc jau varēja turpināt un tā tālāk, un tā projām daudz arī nesapratu. Un vēl viena lieta, kur arī sākās nesaprašanas, parastās vidusskolas klases palika švakāks, un šīs darbmācība klases palika vēl spēcīgāks. Jo viņi gāja kopā ar arodu, viņi gāja ar citādākām saprašanām, un tā nesaprašana bija tā, ka pabeidzot vidusskolu iet uz tehnikumiem, un pabeidzot darbmācības vidusskolu, gāja viss uz augstākām izglītībām. Tie skolotāji, pirmais ir mums arī Katlapults, kas tagad sēd visā vadībā. Jā. Man žēl, ka viņš jauc sistēmā ārā un likvidē skolas. Es jau tur nesēdētu, es jau sen būtu aizmucis, bet tas ir cits stāsts. Lūk, un tad pienāca tāds brīdis, kad tie skolotāji sāk nervozēt, viņi sāk mūs neieredzēt. Jo te ir melns uz baltu parādīts, kurš labāk strādā un kurš sliktāk strādā. Tā ir tāda sākās konflikti. Un pie konflikta sākšanās es arī, kad es aizgāju no skolas prom, es biju ļoti sašuts, ka bērniem tik daudz pārnodara. Un tad es mājās, kad pusgadu es kladzināju, Talsos būs nelaime, ļoti liela nelaime, pusgada. Un tas ir tas turns, kas toreiz nokrit un nosit tos bērnus. Tas ir tur ezera laukumā. Un tad es sapratu, redzat, kā ir, lai apturētu kaut ko, ir jāķerās pie viss dārgāko. Tie bija bērni. Es nesapratu, kāpēc, kādā veidā, bet notiks traģēdija. Un ko tas nozīmē, kāpēc? Tur taču stāvēja ļoti daudz cilvēku, vadoši cilvēku, un neviens nevarēja pateikt, tas ir ārprāts. Stop, beidzam. Nevar to izdarīt. To nevarēja grozīt, tas Talsiem vajadzēja piedzīvot. Un to jau es jūtu, kā izjūku Valdemarpilī visu tā darbmācības klases, kāda attieksme bija pie to labo, pie tiem bērniem, un bērni netika ņemt vērā. Vairāk tik ņemt vērā, lai es aizietu, nevis es paliktu
Viss varēja izrunāt un tā tālāk un būvēt kaut ko citu un lielu. Bet, protams, dzīviet uz priekšu, nekas jau ļauns nav, bet ļaunums jau ir nodarīts un tā tālāk. Bet uz šo laiku mēs vēl joprojām neesam mainījušies, to es arī redzu. Un par to es arī pastāstīt gribu šodien jums. Es Kuldīgas Arodas tehnikumā tagad apmācu jauniešu, jo tur gribu direktoru, es apmācu. Es bērniem pēc būtību neko nemācu. Ja es eju iekšā, tad māca viņam bērns. Arī jaunietim ir bērns. Ja jūs jau esat daži bijuši pie manīm, un man arī loks bērniem, un tur ir rakstīts. Bērnu vajag saprast, bērns nav jāredz pirms laika, bērns jāklausa. Bērns cilvēkam būs noslēpums, bērns cilvēkam vienmēr būs. Mūsu griba ir bērns, bērns vistuvāk Dievam, mācies no bērna. Bērnu dvēseli nevar nopelnīt, bērnu dvēseli nevar izveidot, bērnu dvēseli var lūdz to. Tie ir manu vārdu sarakstīti un tā tālāk. Šis bērns attiecās uz jebkuru citu lietu, ko cilvēks veido, domā un dara. Ja viņš taisa kausu, vai viņš taisa mēbeli, tas ir viņu bērns, un viņš ir jāizdara līdz galam, ar mīlestību, kur viņi liks līdz galam, tur viņam parādīs no kāda koka, viņš visu to apgūs. Bērni tagad to nevar paņemt, viņi apmānīt, viņi ļoti daudz apmānīt. Bērniem ir ļoti grūti. Viņiem visu laiku lielies tādus melus, tādas baumas, ka viņi vienkārši netiek galā to. Un vēl viena lieta ir, sievietes nemīl bērnus, viņi negrib bērnus, tāpēc mums Latvijā nedzimst arī bērni. Un tas ir, mums ir, es nezinu kā citur, bet mums Latvijā arī nemīl bērnus un negrib, es nemaz nevaru to nosaukt. Un ko tas nozīmē? Bērns neaizstāv pat savu mammu, no ko viņš ir nācis, jo viņš nesaprot. Viņi ir vairāk tā kā pieprasītāji, viņi ir vairāk, ka viņiem izpildīs, viņiem ātri izdarīs. Tā nav mīlestība. Tas ir atpirkšanās, tas ir tādā veidā un tā. Un ja pie maniem veda bērnus, arī man bija, kā teikt, Valdemar pilī izveidot tā darbnīca, meistardarbnīca, kur es apmācīju 20 gadus no vietas šiem puišiem, kur gribēja apgūt šīs zināšanas. Es rādīju amatu un runāju lietas par saprašanām, par tādām lietām. Un tajā brīdī, kad mamma atved puisi, kā jau parasti, un stāst par puisi, ka viņš ir labs darbmācības stundās un viņam patīk koka un viss. Un ja es paskatās uz to puisi, viņš pilnīgais kauna grims zemē iekšā. Ne tuvu nav to, ko viņš var izdarīt, ne tuvu nav, ko viņš darīs, un kā mamma melo un tā tālāk. Bērniem nepatīk atzīties, ka mamma iet baznīcā un ka ir ticīgi. Bērniem arī tas kaut kādā veidā nepatīk. Viņiem ir kauns. Viņi stāv blakus, ka viņi visi kopā un ka viņiem uzrunā arī kāds iet, vai viņiem ir kauns. Ko tas nozīmē? Atkal kaut kas nav ne tā, ne šitā un tā tālāk. Nu, un tad es šo lietu arī stāstu. Un vēl viena lieta, man ir pieredzes, ir Pelčos. Pelčis speci internāta skola, kur es arī pieņēmu tos bērnus, kas kā teikt, tie bērni ir, viņi ir citādāk, un viņiem ir vesela skola. Tādi bērni arī nāca pie manīm pēc šīs skolas. Viņi visi beiguši kā zeļi, un kā zeļi viņi beidz tikai tāpēc, ka tas bija vienīgais dokuments, ar kuru viņi varēja soļot dzīvē tālāk. Ar to izglītības dokumenti, es teicu, to jūs varat slēpt, cik vien var, ar to dokumentu nevar ne izglītību dabūt vairs tālāk, ne vidskolu varētu kaut kur nokārtot, ne ite neko nevar. Nevienā skolā tev ar to dokumentu neņem. Bet ja viņš iegūst zeļu dokumentu, viņš vēl var izmācīties līdz meistaram, kaut arī viņam tā izglītība nav, bet viņam ir tā izglītība, ko dod amatniecība. Un meistars, kā es esmu pielīdzināts augstākā izglītība bakalaura grādam. Lūk, es nav skolā gājis, bet es ir izgājis tādu skolu.
Un tas ir tas, kas arī bērniem ir ļoti vajadzīgi. Jo daudz bērni ir, kas mācās no rokām uz galvu, nevis no galvu uz rokām. Un tie, kas mācās no rokām darot visu, tiem ir garlaicīgi skolā. Tie skolā neko neiegūst. Labākais ir, ka viņi sēd, es sēdēju klusu, es netrokšņoju, kad man neizsauc. Tāpēc, laikam, man vairāk tāda cieņa. Bet viņi atkal ir bravūri, viņi jauc sistēmā ārā, un viņi dzen ārā, un viņi nemācās, un viņi ir apgrābstījuši visu to lietu, un līdz ar to nekas nenotiek. Bet es viņiem stāstīju vienu jaunu lietu. Neuztraucaties, jaunieši. Nemācāties, jo valsts pa jums ļoti rūpējās. Jo es tikko arī dzirdēju, valsts iedalīs naudu, Liepājā celt jaunu cietumu. Ne jau man. Ne jau man. Valstī pa bērniem runā tā. Bērns mums jānodarbina skolā, lai nebūtu problēmas uz ielām. Ko tu pēc tam darīs pēc skolu, tas problēmas ir atkal. Problēmas ar pīpēšanu, arī kuldīgai problēmas ar pīpēšanu. Viņi nesaprot, kāpēc nevar pīpēt un tā tālāk. Viņi nesaprot. Es savā laikā to varēju mierīgi saprast. Man nepatīk, ka mammai nav labi no manām darbībām. Tā ir mīlestība. Ja mani mamma mīl, tad es nedarīšu tādas lietas, kas viņas uztrauc, vai ko viņai būtu no maniem neērti. Šāda mīlestība jāiedod. Tad pavisam citādāk. Un vēl viena lieta ir, manī nav naudas kāra. Mani to izārstēja bērnībā. Man bija kaut kur 7 gadi, varbūt 8 gadi, vēl ātrāk, 6-gadīgs. Es mammai nozagu naudu, skapi, visu algu, starp dvieļiem bija ielikts. Es nozagu naudu, aizgāju uz veikalu un pabaroju visus sēdus bērnus. Visiem sadalīju un visu tam līdzīgi. Es gribēju labas lietas izdarīt, slikti piemēru. Nozakt, darīt. Es to nesapratu. Man ļoti nopēra, jo visu mūsu mēneša alga bija, tie bija 70 rubļi, pa to viss arī izpirka, varbūt kāds drusku palika pāri, tagad pasmējās un tā tālāk. Un no tā brīda es naudu negribu neredzēt, man viņu nevajag tādā veidā, jo bez naudas jau arī nevar, bet tad ir vērtības skala. Un tad es neņēmu kredītus, man ir bail, es arī neaizlienē, es arī citiem nevaru iedot, līdz ko es iedot, man pašam sāk strūkt un tā tālāk. Es iedošu makšēt, tikai nedošu naudu. Es iedošu gudrības, tikai naudu man ir tik, cik viņi ir. Un līdz ar to es arī augu līdz kā teikt, salaulājos ar sievas kundzi, tad tikai es sāku naudu tā pārzināt un tā drusko valdīt. Bet pārējo visu laiku, ko es pelnīju? Es jau pelnīju no 12 gadu vecuma, spēcīgs puisis lauku brigādē un tad arī būvniecībā. Visu atdevu mammai. Mammai. Man nekas netrūk. Mamma man ir pavāri bija. Es aizietu uz darbu, iet ēdnīcā, es pārēdu bez maksāšanu. Mamma visu nosec. Es atkal visur, mamma strādā patērētājos, puikām vajag jauns mētelis, man bija visforšīgāk, jo patērētājos varēja dabūt arī viņiem savu pieeju, un nekad man nebija tāda nauda kabatā vai kaut ko tam līdzīgi, man viss bija, un es arī tā īpaši nekāroju. Man vairāk tagad arī, ko es ieplāno, tam man arī izveidojas, ko es neplāno to, tas man neizveidojas. Un tad es sev pat savā mūžā ir bremzējis. Mazāk domāt, mazāk problēmas, nedomāt tik augsts. Un līdz ko es domāju, es mašīnas varu mainīt un mainīt tāpat kā visi citi, bet tā man būtu problēma, tā es nedzīvo savu dzīvi. Tā man jādzīvo naudas varā, un es to negribu darīt. Es gribu nopelnīt, es gribu saprast, kur, un tad, kad es ir nopelnījis, es nopērku. Tad viņi man ir vajadzīgi. Ātrāk es nepērku, ātrāk es naudu arī tā īpaši nekrāju. Bet kā to naudu tiek galā? Manā nauda ir tā, man tā matemātika diezgan iet. Ja man ir 50 eiro kabatā un es iet pārtiks veikalā, man tas jāpaņem, tas ir tas.
Vēl tas jāpaņem. Es aizietu pie lietas 49,99. Neskaitu. Tik apmēram. Tas ir 2 eiro, tas ir 2 eiro, es jau 5 reizes paņēmu, tas jau ir pie 10. Kā jāieti. Mazāk ir, vairāk nav. Reti, kad paprasa sieva priekšā, man te pietrūk, man drusku pietrūk 20 centi. Bet tomēr gadās Kādreiz gadās, tā nav, ka galīgi tādā veidā. Nu, lūk, tas ir. Un tādā veidā pa bērniem es vēl gribu pastāstīt. Bērniem ir tā, viņi nav ieguvuši, kā teikt, pašcieņu. Lai pašcieņu cilvēks iegūtu, un bērns, lai iegūtu, un arī lielais, kam visu jūk un brūk, jāsāka pašcieņa. Pirmā mācība, kas ir, jāiemācās visiem klusums. Otrā mācība ir jāiemācās klausīties. Trešā mācība ir atcerēties. Un ceturtā mācība praktiski jāsāk darīt. Šīs lietas veido pašcieņu. Edvards Lietskalniņš, Koroļpils īpašnieks, saka tā, ja cilvēkam nav pašcieņa, nevar tikt izglītots. Pašcieņa galvenais uzdevums ir labprātība mācīties. Darīt lietas, kas ir labas un pareizas, ticēt lietām, kuras var pārbaudīt, apsēstīt pēc atzinības paškontroli. Ja nav labprātība mācīties, paliksiet kā dzīvnieki. Ja darat lietas, kas nav labas un pareizas, būsiet zema persona. Ja ticat lietam, kas nevar tikt pārbaudīts, katra prātprātīga persona var jūs vadīt. Lūk, tas ir tas. Mācīšana, ka tas ir viss apgūts. Mācīt nozīmē tikai 5. stadija. Ja bērns tur laukos brauc ar traktoru un viņš ir, tad viņš patstāvīgi pats nokārtos gan šoferu tiesības, gan to. Nevienam nebūs jādzen, viņš tur būs, un viņš ņemsies pa motoriem, viņš aizies mehāniķos un viņš būs vislielākais un vislabākais spicmans un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tas stāsts, tas ir tas. Bet skolotāji atkal metās ar savu mācīšanu. Viņiem ir programmas, viņi metās ar mācīšanu, bet mācīšana nozīmē, ko es arī apskatījies, kā teikt, enciklopēdijā. Mācīt nozīmē dalīties gudrībā, mīlestības, gādības iedvesmotājiem būt. Un ja skolā, es aizbraucu uz aroskolu un tur skolā pasaka, jums ir jāiemācās, jo tur jūs ir derīgi kā vergi, un jums tur būs jāstrādā, un tad jūs baigi strādāsiet. Nepaņemsiet bērnus uz tādu lietu, un viņi nekad nebūs, un viņi nekad to nedarīs, un tas arī nekad nenotiks. Vispār nevajag laist iekšā šo te nauda. Viņiem viņi vajag, un viņi grib viņu viegli dabūt, un viegli dabūt ir saprašana, viss tas, ko tu dzīvē iet. Un vēl, kur ir, ko arī, kā izglītība, es te pa Pelčiem iesāku. Pelčos tur viss ļoti notiek. Tur atkal ir stāsts. Mums tiem bērniem ir jāiemāc kaut kas tāds, lai viņi būtu noderīgi un paši kaut ko pelnīt un ienest citiem. Bērns apdāvināts ar veselību. Vēl veido pa vergu, mīļie cilvēki. Kur tas viss var aiziet? Es nesaku, ka tas nevajag, tas ir ļoti pareizi, viss tur ir sakārtots, viņiem iemācās, iemāc, naudu izslēdz ārā, viss ir pareizi. Man tikā nesaprotams, man mazdēls iet jau 9. klasu pabeidzis, un jau ir vidusskolā, bet pamatskolā. Mūsu bērns, kas nav apdalīti, tiem nav ne darbnīciņas, ne darbmācību kārtīgi māca, neko nemāca. Ar rokām vispār nemāca. Un tagad jau darbmācības slēdz ārā, jo tie izdevumi esot. Mīļie cilvēki, kur tad tie bērni jau ir vairāk laucnieki, kas ar rokām strādā, ne jau ar galvu. Viņš citādāk uzņem un tā tālāk. Un tā mums notiek. Tā mums notiek. Un tāpēc viņiem ir garlaicīgi tur. Un viņi uz izklaidēm vairāk iet. Par šo es tā kā... Jā, tas būtu... Varbūt par šo privātu skolas šo sākšanu, jo jūs teicāt, jūs pusgadu domājat, kaut kas slikts notiks, un arī Talsos tā tad notika šī Talsu traģēdija, vai tas bija tā kā tas pamudinājums, kāpēc jūs tā kā dibinājāt privātu skolu Zeļi, vai nē, vai tas bija tomēr cits iemesls, kāpēc tas 93. gada, 97. es biju no skolas ārā,
Un 97. es atceros, ka 93. Uz skolu mums aicināja, ka veidojas Latvijas amatniecības kamera. Es tajā biju iegājis jau amatniecības kamerā. Tur jau veidojas, ka vajadzēja pieņemt un dibināt to sabiedrības statusu un tā tālāk. Bet tā, ka es skolā strādāju, ko es tur palikšu, līdz 97. Es nekur negāju, ne uz tām sapulcēm, nekur. Es tā kā atgāju malā. Skolotājs ir, pedagogs ir un bērniem māc, ko tad tur aiziet. Un 97. gadā es sāku saprast, man ir jānokārto eksāmens amatniecībā, un tad es varu mācīt atkal bērniem. Jo meistars var uzņemt mācekļus. Un tas man knips bija, ka es nokārtoju eksāmenu uz meistaru, mēbeļu galvenieko griezēju, un ver savu meistardarbnīcu vaļā. Kā šis eksāmens, kas tur bija jādara? Eksāmens ir tā, pirmais ir skolu, ko tu beidz. Jā. Es jau beidzu Lietišķo mākslas kultūras, tas nebija izglītības ministrija, bet kultūras ministrija tajā laikā. Sniedz darbus iekšā, ko es jau biju darījis, jau suvenīrs un tā tālāk un visu, kā kokamatnieks un tā tālāk, bet es pieteicu sev tā pavisam vienkārši. Es gribu dabūt šo te koku, to diplomu, jo es zīmētu un tā tālāk. Es gribu ņemt mācekļus, un 10 vai vairāk, vai kaut ko tam līdzīgi, un braucot man pārbaudīt. Un tad, kad man atbrauc pārbaudīt, tie meistari, kas arī uz to meistari pārbauda, man jau 15 puiši sēdēja savā vidē, es jau sāku mācīt, un tādā veidā man iedeva šo te diplomu. Man jau aizgāja tā, ka man bija 50 mācekļi. Vienlaicīgi. Vienlaicīgi. Jā, un 38 no Valdemāra pils vidskola, jo tajā laikā 90 kaut kur 9. gadā bija duāla apmācība. Tas atkal bija viens triks. Ko tas nozīmē? Valdemāra pils vidskola mācīs teoriju, praktisko pie manis. Tā mēs noslēdzām līgumu, ļoti pareizi gāja, ļoti labi. Tas jau ir kā aizmirsts. Nav vairs, tagad uz uzņēmumu iet, un amatnieki vienmēr tiek apdalīti un dala nost. Un tad, kad man jau bija 50 mācekļi, Kazāku kungs vienmēr, man būs prezidents, vienmēr man slavēja, bet viņš teica tā, Igurd, mēs tev dodam zaļo gaismu. Tā nevarētu būt, ka viens var tik daudz apmācīt un tā tālāk, un tā jau projām, un tā nevarētu būt. Mēs tev dosim zaļo gaismu. Sūdus sataisīs, pats atbildēs. Mūs neslēdz iekšā. Un tā es sūdus nesataisīju. Un es tikai balvots ar goda meistaru. Jā, jums šī privāta skola neatradās Kauliņos, bet pašā pilsētā. Jā. Reiz, ja? Un arī esot bijusi viesnīca, kur šie zēļi var dzīvot? Mēs iekārtojam visu. Es atpirku no bankas Ārlaus lauksaimniecības biedrības namu Krišāņa Valdemāra nama. To man tā kā piespēlēja, jo man visu to 20 gadu laikā bija diezgan liels problēmas ar telpām. Es iesāku savā šķūnī, tad es iesāku Ārlaus gulēšana bija un mācības bija Ārlaus muižā, kur tagad Gailītimi, pansionāts. Tad es aizgāju uz Lubi. Lubē, es domāju, kultūras nams ir, tur varēs dabūt telpas un tā tālāk. Tur man uzlika tāda īres maksa kā lielam biznesmenim, kuru es nevarēju vairāk atmaksāt. Es aizlaidos prom, parādā nepalika, visu nolīdzināju, aizgāju atpakaļ uz savu darbnīcu, kur otrā stāvā arī sēdēja gultās un kur gulēja un tā tālāk, un pie manis gulēja mājās. Un tā piedāvāja to, ka var iegādāties to. Es braucu uz banku runāt un sarunāju. Tad 3 gadu laikā viss sanestos bērnu naudas ieguldīja visu tajā ēkā. Tad mēs viņu remontējam. Pie manis jau brauc no visas Latvijas. Tālākais bija Jēkabpils un Madona puisis. Tie ir labi puiši, tie brauc pie manis ciemos. Tad ir Valmiera, Cēsis, Ainaži un te viss apkārt. Un ja man tagad prasa, un ir prasīts, Igurd iedod kādu zelli, kas pie manis pastrādāt, pamācīt,
Es teicu, es viņus nevaru atrast. Viens ir tur, un viņi visi jau ir atraduši. Tā kā tādas lietas nekas nenotiek. Jā, un tagad... Un tad izveidoja, ka 16 dzīvoja uz vietas. 16, jā. Mēs zaudējam, Valdemāra pils zaudēja jauniešu pilsētiņas status, kurā bija ļoti daudz jauniešu, kurā tiešām vēl apkārtēji atcerās. Mūzika bija, tāpat man bija ekstrēmie cilvēki, kas ar riteņiem brauc, un mēs vēl gājām, lai maniem puišiem būtu kāda rampa un palīdzēt, kaut ko, mēs būtu uzmetinājuši, visi neviens neko nepalīdzēja. Tagad rampa ir, bet nav kas lec, nav kas dara, tas pūst, tur tikai smēķē un pīpē. Rampa ir, bet pa vēlu. Cik būtu daudz, pa 4 gadiem iemācījuši tiem pārējiem un varbūt būtu tradīcijas gājuši tālāk. Nav. Tā mēs mīlam bērnus un tā mēs bērniem izrīkojas, bet mums nekad arī nav laika ar to. Un tā es savu laiku atvēlēju viņiem. Jā, zinot, ka jūs tik daudz bērnus esat apmācījis, tātad, apmācījis darboties ar šo koku, kā ir, tad ir bijuši labi piemēri, tiešām viņi arī kļuvuši par meistariem, iespējams Latvijā atpazīstam, varbūt pasaulē? Zeles ir tikai starposms. Pa viņiem es neko sliktu nav dzirdējis. Man daudz prasa, vai tev tāda kartoteka, un tu tur zini, kur viņi atrodas. Es esmu mierīgs, man ienāk sliktas ziņas, man vairāk ienāk labas ziņas. Ko vairāk darīt? Es kā mamma napsait nogriez puikām uzreiz, lai iet dzīvē. Un viņa dzīvē arī strādā. Es jau ir mamma. Es ir, var teikt, vairāk uz tādu saturēšanu tādā veidā. Un tādā veidā es arī rūpējos par bērniem. Un tas. Bet vai ir bijuši arī kaut kādi kuriozi kādreiz? Mazums viņi tur kaut ko ir taisījuši, un kaut kas ir interesants. Bez šaubām. Ja? Bet tas mums katru rītu notiek runāšana. Nevis tā, tu izdarīsi. Vienreiz jau man Agars arī tā pārmet, es iet iekšā, tīri tāds nelaipns un tā tālāk. Agars teica, atkal runāts par manīm. Es teicu, nākat iekšā visi. Es teicu, ko es tagad šodien jums pastāstu? Agars te man uzplījās, un ja viņš uzplījās, tad es pasaku, ka Agars ir, tad mēs to tēmu arī parisinās. Es teicu, paldies, Agar, ka tu to izvirzīji. Tu biji tas iniciators, kas to izdarīja. Paldies tev. Tikai var lepoties, lai pārējie nepalaiž tāds pašs kļūdas, un tādā veidā mēs izgājām ārā. Un vienmēr bija kaut kas, ko teikt. Vienmēr bija atgādinājums, ko Eduards Lietskalniņš teica. Ja viss ir pamests, tad jums ir kāds uzšvilpojis. Tātad, kā teikt, jūs pakļaujās jebkuram, tikai sevi neseko līdzi. Un tas tā tik stāstīts. Un tad dabūt to atcerēšanos. Bērniem arī mēs stāstam, nolieciet kurpītes vietā. Kāpēc viņas atkal mētājas? Noliec, un tā viņš iet līdz 12 un līdz 18 gadu vecumam. Un tad, kad viņam ir bērni, tad viss notiek. Un mani puiši, tagad arī, man ir tā, ka maniem puišiem ir ģimenes, diezgan liels ģimenes, pat 6 bērni, un 4 bērni, un 5 bērni. Un es teicu, tad jau tev ir darbnīca, tad tu neigurt. Man ir viens princips. Tu teici, par darbu vienmēr pateici paldies. Nauda, nevar par naudu pateikt paldies, tikai par darbu. Tad tev darbs nekad netrūks. Un es daru visus darbus, un tāpēc man ir 4 bērni, ko es arī varu visus uzturēt. Un tas ir tas stāsts, kas jau ir ielikts, un par to viņi priecājās. Bet, tā, kad mēs tā pasēžam, es tā vēl tuvāk pieiet pie viņiem klāt. Bet savus bērnus es audzinu stingri. Pats viņš ir audzis tā, bet savus bērnus stingri. Es teicu, stingri neaudzinu. Tu vari sekot līdzi vai kaut ko tam līdzi. Ja tu stingri audzinās, tad tev atkal būs ne tā iznāks, kā iznāk. Es viņiem varu to droši pateikt, jo
Jo tas ir normāli, jo esi palicis pa mammu, jo viņi uz manīm neuztraucās. Un vēl liek pa mammām, kā runāt, ko es gribētu pateikt. Neviens bērns, ko mamma un tēvs pārmetīs, izdzīvos. Viņi nebūs dusmīgi. Bet ja skolā skolotāji uzčakarēsies par netaisnām lietām, bērns uz skolotāju vairs negribēs neredzēt, un kontakts nav. Ņemat puiku ārā un sūt uz citu skolu. Ja nav kontakts, tur nekas vairs nenāks, un bērns ies uz otru pusi. Nu jā, bērnu daba. Un tā tad par šiem diplomu darbiem runājot, kā notiek šo diplomu darbu izvēle? Tur cilvēks pats var izvēlēties, vai jūs iesakāt, vai ir kaut kādi standarti? Nu, mācības notika pavisam vienkārši. Atnākot, man bija zīmēšana, materiāla mācība pastāstīja daudz maz par instrumentiem. Es tikai stāstu. Viss, kādi ir instrumenti, ar ko darbojās. Tad, ja kāds grib iet jau uz restaurāciju, izjauc vienu krēslu, noslīpēs, saliek, tad es liku, varbūt man uztaisīs, tā kā kokteilniecības sākās, uztaisīt kādu dzīvnieciņu. Nu, kā tur redz? Nu, tad viņš atnes maz sunīt, un es gribu no koka to iztaisīt. Un tad tais no koka. Cits es atkal iedevs ir veidošana. Zīmēšana zīmē, kā katrs grib, bet tikai uzstādījumi. Uzstādījums ir tā, kad bērnam iemācās skatīties. Bērni neskatās. Dabā viss jau ir, tikai viņi nevar saredzēt. Viņi visu koredzēs, bet to viņi nevar. Tā ir tā uzmanība, ko es arī Valdemāra pils vidusskolā sāka zīmēšana. Tas ir tas, kas organizē. Jo zīmēšana ir pats tas svarīgākais. Pirmais, ja ir uzstādījums, tu sēdi klusumā. Tad tu sarunājies, bet man taču ir jāuzzīmē. Man ir balta lapa, un man ir jāsāk zīmēt. Tad es ieklausos sevi, vai es vispār varētu. Un skatās tik ilgi, kamēr sāku varēt. Tad ir jāatcerās. To, ko tu skaties, tev ir jādabū uz turien, un tev ir jāskatās. Nevis tā, es paskatās uz krūzi un uzdevumu, man jau ir gatavs. Tā nav zīmēšana. Tev ir jāskatās uz to krūzi, tādā veidā, un tā. Un tad praktiski jāsāk jau ir darīt. Visu. Ja tev galva zīmē, roka izpildīs, un šis brīnums ir jāpiedzīvo jebkuram cilvēkam. Brīnums ir jāpiedzīvo. Un tad, kad viņam pēc laika paprasa, kam šis zīmējums? Es teicu, tas jau tevs vajag būt. Nu, nevar būt, es taču tādu nav zīmējis. Neatcerās. Viņš nevar. Un tā pieiet pie tā, un diploma darbs, ko viņi uztaisīja, tā ir viņa izvēle. Citur man bija pasūtījums, kas bija labāks, man bija pasūtījums, vai tā ir virtuvīte, vai tad bija gulta, vai tā bija bufete, vai kaut ko. Vēl bija zārks, kā es skatījos vienā sižetā. Man bija zālē, tur tā, to es gribēju priekš, lai kogriezums uzlikt, bet zārkām neķerās klāt nevienu. Bailes ir. Visi nevar. Tāpat, ka krustus visi netais un krucifisks un tā tālāk. Ir cilvēki, kas to dara un ir kas to nedara, bet tā izvēle bija, bet tur neviens negāja klāt un tā viņš man tik vienkārši stāvēja. Un tad, kad viņu uzveidoja, tad ir aizstāvēšana. Tas darbs bija jāuztais manā klātbūtnē, mēs kopīgi risinām, ko viņš nezina, to jau es arī pastāstu, bet viņa rokas to dara. Kā viņš to dara, tas ir citādāk. Viņš uzzina, vai viņam jāprasa, pieredze, viņam jāpaprasa, kā to pagatavot, kā es pie tā tikt. Tas ir tas kontakts. Un tad ir tā vērtēšana. Vērtēšana atbrauc 3-4 meistari. No Latvijas vai no amatniecības kameras. Es arī braucu pie citām skolām, uz citām vietām, kas izvirzīti pa zeļiem. Un, ja meistari novērtē, ka viņš ir zēlis, tad tas ir neapstrīdams. To nevar ne izglītības ministrija, ne prezidents, neko nevar apstrīdēt. Tas ir viņu sasniegums, tas ir viņu darbs, visu. Bet vai ir gadījies arī tā, ka jūs tomēr neapstiprināt, nepieņemat šo darbu kā sekmīgi izpildīt? Kad nevar pabeigt vai atkal pietrūk laika vai kaut ko, tad pārliek eksāmenu uz
priekšu. No pavasara uz rudeni un vienalga. Un ja kāds jau arī negribēja, tad tie amatnieki karti izņēma. Un tad atkal iet strādāt, un viņi var arī citādi. Bet viņi jau ir iesaistījušies tajā iekšā, un tur tas ir neatgriezenisks. Viņi var dabūt. Tā nav tāda lieta, ko nevar nokārtot ar rokas saprašanām un darbībām. Jā, tas, ko es lasīju, ka arī talsu vainags jums bija meistardarbnīcā jāveido. Tas bija pašvaldības pasūtījums? Nē, vai kā tas viņš bija nozagts, viņš bija noskrūvēts. Jā. Un to uzveidoja arī puisis viens, kas viņu Calms viesturs tas bija. Viņš pie maniem atnāca melniem nagiem. Melns viss, tāds stiliņš bija. Un vislabākais puisis palika un tā tālāk. Un bija tāds ieslēdzies sevi un arī brauc pie manīm un tā tālāk. Un no muzeja dabūja veco, pēc vecā parauga, uztaisīja no jauna to roku. Bet pēc 3 gadu atkal nozaga. Viņš uztaisīja otro roku. Bet otro roku nebija vērtēšanā, tas bija drusku sliktāks. Man par to bija tāda drusku kauns. Tomēr. Tā pirmā roka bija kā diplomdarbs? Bija vispareizākā. Jā, tas bija diplomdarbs. Tur bija pareizie muskuli, tur bija tas tālāk un tā. Un to viņš tā. Bija pazūdis vēl vienreiz bija, tur bija citi uzņēmēji, kas viņam to lūdza, lai uztaisīja. Viņš uztaisīja, bet tas ir stāsts atkal tālāk. Jā. Varbūt atgriežamies pie jūsu lauksētas, pie kauliņiem un pastāstiet arī par mazbānīti, jo tas tomēr Latvijā bija pirmais privātais mazbānītis un galu galā šogad aprit 10 gadi maijā. Varbūt es nemaz to 13. gadā maijā, tātad tika 29. maijā pirmais brauciens. Jā. Un jau tūlīt arī būs 10 gadi riņķī, kopš šis mazbānītis ir jūsu sētā. Pastāstiet vispār, kur radās šādi ideja? Mazbānītis ir 2 puišiem diplomdarbs. Es vēsturi zināju. Es zināju, ka tur iet mums garām bānītis un ir gājis, un pa pusi ir gājis. Viens ir caur doktorātu, viens ir gar Ārlaus baznīcu. Pirmais un tad ir otrais un ved uz cilvēku, un ar to otro esi braucis 60. gados vēl uz talsiem un tā. Un vienā ekskursija grupā es to stāstu, viens onkls teica, Igur, tev vajag bānītis, lai var aizbraukt uz baznīcu. Es tā domāju, kāpēc ne? Dēļi bija, bruses bija, un 2 puiši bija, interesanti puiši. Viens puisis ir, kas bija pēc avārijas. Tas labs florbolists bija, labs zīmēja visu, avārijā viņš pazaudēja visu saprašanu un tā tālāk, bet pats spēcīgs un tā. Un viņam vajadzēja palīdzību, lai arī to lietu nokārtot. Un tad es 2 tiem puišiem piedāvāju tā, taisīsim bānīti. Tā ir mana ideja, jūs būs izpildītāji. Kas ir Zēles? Zēles ir patstāvīgi darītājs, ko meistars uzticās viņam no sākuma līdz beigām. Un viņi to arī abi tā ņēma, jo es vairāk ar viņiem sadarbojos. Ja pārējie vilka paši un saprašana bija, tad šitiem vajadzēja piepalīdzēt. Un viņi tik galā. Un tas ir tas stāsts, ka viņš tur ir. Tas ir tas stāsts. Un šī mazbānīša ceļa garums ir cik? 735 metri. Bānītis stāvēja 3 vai 4 gadus bez sliedēm. Nebija. Es jau domāju, ka es uzlikšu uz kaut kādām trubām un tur pavilks uz priekšu uz atpakaļ, lai bērniem būtu kāds prieks vai jau kādām vinšām vai ko. Bet nē, es uzaicināju Cuprumjānu. Tas bija tajā Lielsalās tāds priekšnieks. Un viņš apskatās un rāda to bānīti, es parādu to bānīti. Viņš ieraudzīja, viņš šokēts bija, viņš iesēdās mašīnā un saka tā, Igur, tu man šokēji, es ir bez valodu, neko neprasu un aizbraucu. Pēc 2 mēnešu Ziemassvētkos zvana man
Ziemassvētku apsveic tev, viss ir kārtībā. Nu, ko man vestas sliedz tulītās vai rudenī, pavasarī? Es teicu, vedīsim pavasarī. Un sliedz viņš atgādāja, un tās viņš nezināja, kur ir un kā ir, jo Lielsalām vēl ir vairāk puru, tas Dāņiem pieder, un šīs sliedz bija Saldu mežā nokrauts. Un viņš nezināja, vai vēl tur ir, vai tur nav. Un tā kā viņš visu to noskaidroja un kā atvest, un tad viņš man atveda ar mūža lietošanu, tas ir aktu nodevu kā lūžņus. Nu, lai tikai viņš būtu tur, nevis pārdots un nevis ielikts ar kaut kādā rūpniecisku daļā vai vienalga kaut ko tam līdzīgi. Nu, un tā viņš ir arī man sliedz. Tā arī tas viss notiek darbībā. Viss notiek darbībā. Jā, un kā jums šķiet, cilvēki brauca, skatījās, nu kāds ir atsauksmes par šo mazbērnīti no malas? Esat dzirdējis? Viņš ir labs. Tā ir nostalģija gan veciem, gan jauniem. Nu, jauniem mazāk. Man bija tā, kad viena grupa es izzinu ārā arī. Vienkārši viņi nesaprata, tie bija rīznieki tādi, citādāk kā puiši un tā, un tad meitenes pienāca klāt un teica, jūs lūdzu neuztraucaties. Mēs atbraucam no Rīgas, skolotāji lika atņemt visu telefonus un visu tam līdzīgi, un viņi bija ļoti dusmīgi. Un tāpēc viņi man taisīja tādu hausu, un tas hauss bija tādā veidā, ka viņi sāk neklausīt man, sāk stumt vilcienu, sāk lekt ārā, tāds visādas lietas. Un es stāvu blakus, es teicu, nedarat tā. Viņi nepārklaus. Un tad man bija viens klikšs. Ja puisis varos meiteni, viņi neviens nevarēs apstādināt. Viņš izdarīs visu līdz galu. Un es teicu, stop! Ejam uz centru, skolotāji savāciet un vediet viņu prom. Man no jums nekas nevajag. Jā, bet runājot par šo nostalģiju, jūs pats arī braucāt ar vilcienu, kas te Talsos arī cauri kursēja? Nē, es braucu no Lubezers pagrieziena līdz Talsiem. Esat braucis vēl. Tas jau bija, man liekas, jūs bijat ļoti maziņš. Atceros, ka tur apstājās pieturā, un tad bija jāiet to Bērzu aleju. Mūsu pilsēta. Un tas ir. Un tad viņš vien brīdi stāvēja tur pie Bērziem maliņā, un tā viņa aizgādāja uz lauku tehniku. Jā. Un varbūt arī atceraties, ko vecāki vai apkārtēji runāja tajā laikā, kad šis bānītis, kas bija, tad, kad, vairs jau nebija. Kādēļ vispār viņu likvidēja? Tas bija tāpēc, ka sāk parādīties autobusi, braukt ar autobusiem. Tas uzturēt bija noteikti citādāk. Vēl jau kādu laiku pastāvēja Valgāla Dundaga. Ja jau Popervālu noņēma nost, tad roja arī vairs nevajadzēja. Roja pat pa sevi atsevišķi. Anuži ne, bet rojnieki gāja uz to. Rojupnieki gāja uz turienes, anužnieki. Nav vairs tā infrastruktūra vajadzīga, tad līdz ar to tas nebija. Un tas gāja ātrāk, ja bānīts gāja 25 km/h, tā varbūt drusku vairāk, tad autobus jau gāja 70, un tad jau pavisam cits stāsts. Jā, bet katrā ziņā jūs atgriezāt šo vēsturisko vērtību kā mazbānītis. Kā teicāt, nostalģija. Cilvēkiem gados tā ir nostalģija, bet jauniem tā ir jauna pieredze, vai ne? Arī. Un tur ir tā, nevajag gāzties arī viņiem īpaši virsū, viņi to redz, viņi analizē, un tas notiek pēc tam. Mēs visi grib arī saprašanu uzreiz, dabūt uzreiz. Tā nebūs, tā nekad arī nav. Tā nekur nenotiek ar ģimenēs, un tā nenotiek ar bērniem un tā tālāk. Jums ir arī hobijs tāds vīrišķīgs, būt rokerim un izbraukt ar mocīti? Jā, mocīt hobijs viņš jau bija no paša sākuma, jo 73. gadā, kad es atnācu no armijas, mēs ar sievas kundas sapazināmies uz moču,
Un tā mēs no 73. gada esam kopā. Nu, jau ir 50 gadi šogad. Nu, lūk, un uz Liepāju braucam. Man sieva arī beidz Liepājas Lietišo. Mēs gribēja reizē iestāties, bet viņa arī bija nokavējusi, un tur bija diezgan daudz jau, kā teikt, cilvēku pieteikuši. Un tad direktors man teica, Rubīns, tu viņu kārtīgi iemāc zīmēt, un tā viņa nākošu gadu tiks iekšā. Un tā arī notika. Viņa beidz kā šuvēja modelētāji, arī kā skolotāji bija, un tā tālāk, un rokdarba skolotāji. Nu, un tā. Tas. Un agrāk arī bija tāda mocistu apvienība, vai arī tas tikai tagad nebija. Tāds? Mums nebija, un tas man tā kā pietrūka. Ja mums kāds trakais būtu, tā mocis noteikti būtu tur arī un lēkājs un darbojies, bet mūsu pusē nebija tāda trako cilvēku, kurā varētu. Un tas arī bērniem vajadzīgs, jo bērni pielīp pie kaut ko interesantu, un tad var, pie maniem arī bērni pielīp mācīties amatu. Būtu vēl kaut kāds tur ar bagiem ņemties, tad pie tā pielipt un tā tālāk. Tas ir vajadzīgi, bet viņi nav. Un kāds ir jūsu pirmais motocikls vai? Man bija Java 350, un tad, kad man bija kaut kur 50 gadi, es aizvedu Gunas līdz Talsiem, līdz Rīgai, ies moču veikalā. Un es jau biju tā ieveidojis, kur es gribēju, tur bija viens mocs. Un es rādu uz to švakāku, varbūt, ka mēs paņem to un vēl pabraukt. Nē, labāk šitien to, ko jau es biju iedomājies. Tad labāk ņemsim to. Un tā mēs pirmo reizi uz Gotlandu aizbraucam ar moci? Jā, prāmi un tad tālāk. Divatā? Jā. Ar teltīm vai viesnīcu? Ar teltīm. 50 gados vēl? Man bija 50 gadi, tas varēja būt, es jāskaitīju. Jo tagad ir gandrīz 70, 20 gadu atpakaļ. Jā. Varbūt vēl ātrāk, 25 gadu atpakaļ. Un kā bija šis brauciens? Kā ir, vai starpības starp to, ka braukt ar līdmašīnu, autobusu vai ar moci? Kāda ir šī starpība? Vai ir vērts? Ir vērts. Tas ir tas. Tā ir brīvība. Tas ir tas, ko tu ātri var tikt uz priekšu, kur tevi arī abrīno, kur uz tevīm skatās, un tas ir forši. Un šobrīd arī jūs kaut kur braukājat ar draugiem? Es klubā vēl esmu joprojām. Klubā. Kā sauc šo klubu starp citu? Tukuma klubs savējie. Tukuma klubs savējie. Savējie. Un man būs sanožos 70 gadu balle, un man klubs, viņš teica, balle ir jātais, mēs tev dāvinām ansambli, kas tev spēlēs balli, un tā man jau vien dāvana jau ir saņemta. Tas ir, būs tā balle. Un jūs ar močiem arī piedalāties šajos pilsētas svētkos, dažādos parādēs? Ir piedalījies, bet tagad, kā man diezgan esi tāds noslogots ar to turismu, tieši sestdienas svētdieni, man atkal ir un ja cilvēki grib, tad es atkal ir padots tur, un tad izklaids atkal atkrīt. Bet izklaids ir tā, kur ir jātērējās, un brauciens, vēl viss tas, un vēl laiks, vēl ir tā, un tad ir jādomā līdzi. Un kā jūs klubiņš tāds, mocistu klubiņš, jūs arī vizināt kādreiz kādus no malas? Ir bijuši kādi gadījumi, kad kāds piesakās? Kāzās ir braukuši, kāzās un pilsētas svētkos, un mums pašiem ir tur visādas izdarīt pie viena klubu, brauc pie otra. Un pat uz Zviedriju braucam, un uz Sārēm ir bijuši klubi, kur sadraudzējās, un arī uz Vāciju. Mocistu. Jā, un mēs mocī piedalījušies ir tāds kāds 3 gadus. Es visu Zviedriju izbraucis ir ar moci, tad es ir izbraucis vēl, kā teikt, līdz Austrijai un atpakaļ tās visas pilsētas uz 12 dienām. Tāds piedzīvojums bija, tad Igaunija un tā tie tā tuvāk. Un runājot par pie viena ceļošanu un braukāšanu, bet tomēr pasakiet, varbūt,
Kas jums ir, jūsuprāt, vismīļākā? Nu, kas jums ir vismīļākā vieta? Talsi tie ir, Ārlavā. Kur jūs ieteiktu cilvēkiem, kuru vietu apmeklēt šeit pat netālu? Jo ko ir vērts apmeklēt? Nu, mūsu vieta ir viss unikāla, un es šo vietu, kur es te dzīvo un kur es atrodu, to man nevar izrakstīt, un es nebūšu tas, kas arī aizbrauks un kaut kur, jo Latvijas arī diezgan izbraucis, un kur zem vispār visu pārzina, nu, kur vēl nav, tā ir Latgala, kurā es vēl gribētu. Bet man ir 2 žiperi, un Latgala es gribētu vēl izbraukt ar savu vienu žiperi, visai cauri Latvijai, tas Sirmo žiperi. Tad, kad es dabūšu numuru, tad es braukšu ceļojumā pa vairākām dienām, varbūt uz mēnesi vai kaut ko tam līdzīgi. Un satikties ar cilvēkiem, ar amatniekiem, un tas man ir vajadzīgs atkal, lai es darītu lietas tālāk, ko es ir ieplānojis, jo, ja man saprašana jau ir nākus, tad es gribu kaut ko lielu darīt. Jā. Un tas liela darīšana ir tā lielā ola, ko es ceļu akmens krāvumu, 12 metru augstumā ar telpu vidū. Tas ir tas, kurā es arī attīros, kurā es arī saprotu, sāku saprast, un kurā akmens izstāstīs viss klusumā, kas cilvēkam pienākas saņemt. Bet viņš ir jānoliek pareizi, labi, ar citiem nodomiem, bez kādiem uztraukumiem, bez kādām muldēšanām un tā tālāk. Un tad man jau ir 6. gads pagājis jau ir, kad es viņus sāku būvēt un jau daudz savest, tikai no maz akmens kaudzīt. Es vēl nevienu akmeni nav piemietis savējo. Visu man ir savest no malām un ar brīvu uzdrošināšanos. Gāž ārā, vai te var, jo daudziem nav kur likt. Jūs zināt, ka ja kāda pamats jaucas kaut kur ārā, tad utilizēt tā ir liela problēma. Un tad man jau no daudzām mājām jau ir viss tur tās salikts. Nu, un tas ir tas stāsts. Un tad es ir ticis pie labirinta un tā tālāk. Un tad tā skaidrība nonāk atkal daudz savādāk, ko es arī daudziem ir stāstījis. Ja cilvēks sāk darboties ar labirintu un ar akmeņiem, tad dzīve ar viņu, un viņš ar dzīvi, un dzīve ar viņu, un tā tālāk. Un viņš citādāk nemaz nevar notikt. Nu, lūk. Un līdz ar to sāk atkristalizēties, kā tā pasaule kārtojās, un tā tālāk, un tā projām. Un tā kārtošanās tā, ko es negribu nevienu apvainot, un tā tālāk. Es arī iestājos luterāņu ticībā. Bija kristīts, iestājos tur, bet es izgāju ārā. Kāpēc? Jā, kāpēc? Ja tu ar to nodarbojies, tad daudz var arī neko nesaprast. Nu, kā tev viena ticība ir, un tad otra ticība, jā, un tā tālāk. Bet es gribu patiešām nonākt pie radītāja, un man nevajag starpnieku, jo starpniekiem es neko nesaprotu. Ko es tur daru, kāpēc es tur daru, bet es gribu patiešām. Katram ir savs ceļš, katrs iet. Es arī gāju, es arī sapratu, bet tas ir jāpiedzīvo, tas ir jāiziet, un tā ir tā īstā taisnība. Un tā tikai tā ir tā saprašana. Es pie saprašanas nonācu, un tas ir dzīves pamats. Tas ir dzīves pamats. Darīt, zināt, saprast, saprast un radīt. Radīt ir pats pēdējais. Ko tu gribi atstāt un gribi atstāt tā, ka cilvēks iet, ieklausās sevi. Ja tu tur jau ies un to sapratīs, tad tu tiks no visiem mēsliem ārā, sāks jaunu dzīvi, sāks pavisam citādāk domāt un viss aizies savās sliedēs. Mēs nepareizi saprotam mīlestību. Tas, kas mūs ir radījis, mīlestība grib no mums parādīt viņam, un viņš dos atbildi. Kamēr to atbildi nav sajūts no viņa, mīlestība nepastāv. Tā vēl ir jāpiedzīvo, jāizdzīvo un jāsākās saprast. Vēl jautājums no manis, ko jūs novēlat mums, apkārtējiem, bibliotēkas viesiem, pasākumu apmeklētājiem, ikvienam cilvēkam? Tā kā es ar sievietēm šeit esmu un daļādzimu pārstāvjiem,
Meitenēm un sievietēm jābūt sievietēm. Es neesmu nekāds tāds, kas atdalīt vīriešiem tas vai tas. Sievietēm ir ļoti svarīgi pareizi dzīvot to un izpildīt tas, kas jums ir jāpild. Un tas nav tā, ka jums ir jāskrien uz barikādēm, un jums ir jābūt revolucionāriem, un jums jābūt saimā vai kaut ko tam līdzīgi. Tie, kas visu to dara, tie bērnus nemīl. Un vislielākā mīlestība nāk tikai no mammas, un tēvi jau tikai pielabotāji un tā tālāk. Tas ir tas, kas ir, un arī es, kā vīrietis, man arī bija, kā teikt, sieviete ir tā, kur kā es jums varētu pateikt, klēpis, no kur es ir nācis, un sieviete ir tā, kuram ir arī vīrietis, ir jāpareizi, jāuzmudina uz pareiziem varoņdarbiem, jāatbalsta, bērni, visi tam līdzīgi, un to politiku, lai skrūvē, un jūs vienkārši no savas vietas visu to var regulēt. Tur nav jābūt tas, bet tās sievietes, kas ieņem tagad, un mums ir ļoti, tas nav ļaun, tas ir priekš domāšana, ļoti iestājušies gan ministrs, gan prezidenti, visi sievietes ļoti labi sakārtos. Pa to neiet runa. Viņš viss noliks, tikai viņš aizmirsīs savus bērnus. Viņa aizmirsīs savus bērnus. Un, piemēram, ir lietas tādas, ka iziet tur uz barikādēm varbūt tā mamma un bērnu, un ja sieviete ir iekšlietu ministri, un tas nesankcionēts, tur izgājiens ir, un viņi uzreiz pateica, ņemiet viņus visus ciet, sitiet tas stekiem viņus nost, bet sieviete iekšlietu ministri. Sitiet viņi nepareizie, mīļie cilvēki. Tā taču nav, ka bērns tev ir, bērns, jebkurš kaut vai viņš ir slims, kaut vai viņš ir citādāks, vai kas tas ir tavs bērns. Viņš tādu pašu mīlestību gaida, viņš tāpatās, vai viņš kaut ko nesaprot, bet viņš nevar, kā teikt, noniecināt un tā tālāk. Veselības ministri, atkal, visiem naudu atrod, onkologu bērniem neatrod. Meklējiet paši. Mīļie cilvēki, man ja viņai bērns būtu slims, meklē paši, nevar, nav. Mēs taču ienesuši visur to, bet to, lai runā vīrieši, lai tie zinās, kā dalīt, ko darīt, ko darīt. Jā, paldies. Un tam mēs iet pa daudz patiesi iekšā, visu grib sakāt, nesakārtos, nevar sakārtot. Lai cilvēks labi kaut ko izdarīt, tik daudzi likumi jāievēro, to, ko nevar ievērot. Izdarīt slikti ir. Iespērā kāja, tas jau ir slikti. Tur nevienu likumu nevajag. Galīgi nevienu. Vai ir jautājumi arī kādam, varbūt arī tiešsaistē, kas skatās? Vēl viena lieta, ko es gribētu arī pateikt. Es ir iemācījies runāt ar bērniem. Es neesmu runātājs, kā teikt, kas ir izmācījies un plātīties vai kaut ko tam līdzīgi un vēl kaut ko. Es runāju no sevis. Es runāju, man liekas, vienkārši. Es runāju, kā es saprotu un kā teikt, akadēmiski. Es nemāku runāt, kā iemācīt. Es runātu arī tagad iemācījies un paldies bērniem. Es visu iemācījies tikai no jauniešiem, no bērniem. Un vēl joprojām, ko es arī saucu savu mācību, tā ir mūža mācība. Es mācos līdz pašam beigām. Līdz pašam beigām. Ar visu savu radīšanu. Un tagad es arī attīros. Visas vecās lietas es vācu no māja ārā. To man savāca dēls. Viņš taisīs muzeju Lubezerē un tā tālāk. Visas lietas viņš kārto, visu tikai prom, lai man paliek tīra vieta, lai es paliek tīra. Un ceļot, es ar katru akmeni attīros un tā tālāk. Jā, paldies. Paldies. Jautājumu? Jā. Jā, tas ir pašbūvētais, un to es uzbūvēju atkal tādā veidā, kā man bija kāzas ar drošku 2 zirgiem, un 76. gadā, un tad pienāca 40 gadu kāzas jubileja, un pirms tā jubilejas teica Gunai,
es ar žiperi tevi aizvedīs kāds ceļojumā uz Liepāju. Nu, tad es viņu uztaisīju. Tas pirmais ļoti lēni. Nevar neko ātri darīt, dāvināt un rādīt. Un man arī tas iznāca. 2 gadus pabrauc. Es ļoti laicīgi visu to izdarīju. 2 gadus te pabrauc. Es teicu, braucam, mums 40 gadu kāds jubileja. Tu zini, es jau neies mētāties ar šitādu un tādu, pat ceļvirs un tā. Un, vienvārds atkos groziņš bija kapitāls, es palīgu dusmīgs, neko nerunāju, negribu, varbūt tā kā neizturēt arī, nekas. Es uzbūvēju otro ašo žiperu gadu laikā. Nerādīt, cik tur kaut ko tur darīja, būs, nebūs. 28. augustā piebrauc pie māju, braucam. Ap 2 pauzi vēl kāds terps, sēdās iekšā un 3 dienu ceļojumā uz Liepāju. Un tā mēs izbraucam Liepāju. Skaisti. Paldies. Paldies Sigurdam. Jā. Nogals pildi nožēlojam, ka stāvoklī tas ir viens, un otrā lieta Nogals pildi, kad es arī biju deputātos, tur bija daudz tie oponenti, kurā es iestājoties iekšā, es stājos pretī Štokmanim, mēs ir vienauģi, viņš bija ārsts, es pie viņiem sekoju, bet viņš ir citādāk audzināts, viņš ir mācījies kaut kur citur, es ir te vietējais. Un es netiku par to pagāstu vēstu, paldies Dievam, es biju priecīgs, bet virzīju sev, jo es nepiekrītu nevienam, ne otram. Un tā es arī piedalījos tajā visā būtībā klāt, kā viņi atdeva arī prom, jo 5-4, kā jau ir deputāti, atdeva viņu privātiem, dēļ visām tām lietām, un tā arī atdeva ārlaus, kā teikt, veco vidusskolu, pa 8000 latiem, ko bija parādā Silvija Leismejera Akumunolējiem, kur nopirka zivsaimniecību un tā tālāk. Un tagad mēs kožam pirkstos, kur varētu būt gan kultūras nam, gan visu tam līdzi, bet pa 8000 latiem, kurš bija baigais parāds. Bet tajā laikā varbūt tas bija, es nezinu. Un atkal 5-4 un viņš aizgāja, neko nevarēja darīt un nekādā veidā nevarēja darīt. Tā ir demokrātija un tas ir tas. Un kas jau ir, es personīgi arī paņēmu vienu ēku, tad ārlaus lauksaimniecību biedrības namu, Krišaina Valdemāra namu. Es ir nelaimīgs. Es gribēju atkal labu, bet bērniem visi jau labi izdarīja, visi baigi forši tas, ko es izdarīju. Bet es arī, kā teikt, es nopirku no bankas, bet tas arī tika pirmkuma tiesības varēja būt. Pagastam atteicās, es ir nopircis, man ir jātiek vaļā, es atkal nezinu, kā tikt vaļā un tā tālāk. Un viņš grimst un var prasīt, kā tu gribi, un ko tu gribi, un piedāvāt, kā tu gribi. Un es te novadam teicu, nopirkt jūs nevar, bet ja es jums viņu uzdāvinu, tikai nedar to, tad mums ir problēma. Viņi pat dāvināt, problēmas ir. Pārdot viņu, būs jāpārdod atkal. Es dāvinu un viņi pārdod. Tā neskatīsies. Un ja liek līdzekļi iekšā, un jūs zināt, līdzekļi nav problēma atkal kalalala. Un tā mums te notiek. Ko var darīt? Kad tās neuzskat pa vērtībām. Tas ir mūsu, tas ir tas, kas ir. Vēl kādi jautājumi? Es teikšu paldies. Paldies mūsu mazpilsētas stāstniecei.